Arču, sveicu tevi tajā lielā jubilejā, lai taviem bērniem bagāti vecāki būtu. Un tad ar tādu pantiņu šista biksas izmazgāju, palaži un sētu. Otrā rītā pasmatrēla biksas boļša ņētu. Sveicu tevi. Daudz laimes dzimumdienā, Artur. Vēl kaut kas. Pietiks. Labdien! Mani sauc Roberts. Vēlos nodot arī sveicienu dzimumdienā. Lai viņam viss iet labi, lai viņš jūtās labi, galvenais veselīgi, un spēcīga. Paldies! Tu ziliem nevar Tagad ir. Neko nevar pateikt, labi stāv, viegli paņemt. Artūram, ja? Jā. Nu labi. Lai viņš iegādājās šito te divturīgo cēsinieku, tad labi stāvēs un būs viegli paņemt. Ar kur ir kaut kāds piedāvājums jūtīgais cēsinieks? Nu jā, un tad būs dzimšanas dienas rītīgs par daraks. Halo? Labdien! Labdien! Varētu Artūram Harkevicam nodot sveicienu dzimšanas dienā? Artūram Harkevicam sveicienu dzimšanas dienā. Sveicienu? 25 gadi paliek. Jā, mēs jau leidam. Kā lūdzu? Kur braucat Jāņina mūžas uz atstēt mašīnu vai mežā? Mežā, jā, Artūrs Harkevits 25 gadu jubileja. Jā, Nodot? jā. Nodosiet sveicienus? Sveicienu nodot. Nē, bet tagad. Tagad? Jā. A, kur viņš ir? Tas tepat ir. Mašinā? Var runāt. No, lūdzu. No kā dot tu sveicienu? No meitiņam? No meitenēm. No labi, ieglas meitiņi. Jā, lūdzu. Sveiki. Sveiki. Nodosiet lūdzu Artūram Harkevicam sveicienus 25 gadu jubilejā. Kam? Artūram Harkevicam. Bet es nodotu, bet es tā nepazīstu. Nē, viņš ir stipendijās. Stipendijās. Vai, bet es nepazīstu tiešām. Nu, nododiet lūdzu sveicienus, viņš to ļoti novērtēs. Man grūti to apsolīt, jo es nepazīstu un nezinu, kur viņu meklēt. Nē, nu vienkārši pasakiet tagad Artūru apsveic 25 gadu jubilejā. Artūru apsveicu 25 gadu jubilejā. Paldies jums liels. Ūdeni pieslēdz, viss kārtībā, jā? Jā. Labi, uz redzēšanos. Видите, оно не годится шить, потому что оно расходится. Да, надо Она ткань. новая сумка. Нет, сумка да, но надо ткань ставить новую. И пришивать, и там не берут просто делать. Ясно. Где ткань, держит в руки, не потруда надо было это все, да, и не хочу делать. Ясно. Значит, за что это я обратиться, да? Да. Они делают. Ладно.